Labrīt visiem! Esiet sveicināti atpakaļ EA Studio webināru sērijā Digitālā transformācija, jo, kā jau viss, ko mēs vēlamies ievērst uzņēmumā, ieskaitot mākslīgu intelektu, tagad mēs esam mākslīga intelekta laikmetā, mums jāskatās organizatoriski un no digitālās transformācijas puses. Tāpēc otrdien dzirdējāt pašus pamatus, par ko mums būs šī webināra sērija, un šodien mēs jau skatāmies stratēģiski. Jo bez stratēģijas īsti nekad, ja mēs pamatus neizliekam un mēs nesaprotam, kā mēs tieši to izpildīsim, nekas jau beigās nesanāks. Tāpēc šodien runāsim no stratēģijas puses, un tāpēc esmu uzaicinājis Jāni Paksti, RBS pasniedzēju un biznesa tehnoloģiju ekspertu, un arī no IT klāstera Eliju Mapolu, digitālās transformācijas vadošo ekspertu un EDIK komandas vadītāju. Bez liekas, vēlāk runāšanas došu vārdu Jānim. Labdien! Jā, šodien runāsim par stratēģijām un stratēģijas veidošanu, kas ir nepieciešams veiksmīgai digitālai transformācijai. Sākšu ar iepazīšanos. Man sauc Jānis Taksis. Man ir vairāk kā 20 gadu tehnoloģiju pieredze, gan finansu jomā, gan starptautiskās lielās telekomunikāciju un IT kompānijās, vadot komandas, kurās ir bijis vairāk kā 1000 profesionāļi un ar klientiem, kas ir bijuši visā pasaulē. Un kāpēc par to ir vērts domāt un skatīties uz to? Pasaule mainās. Pasaule mainās diezgan būtiski, un tas, kas ir atzīmēts, kad kompānija dzīves cikls ar katru periodu samazinās, jo parādās jauni tehnoloģiski izaicinājumi, parādās citas lietas, kāpēc kompānijas pazūd. Un tā, ja mēs skatāmies, tas ir samazinājies no 20 uz 20 gadiem pašreiz, no 30 gadiem, kas bija 60. gados. Kāpēc tas mainās? Ir virkni lietas, kas ietekmē. Pirmkārt, globalizācija, arvien vairāk parādās lielie spēlētāji, un lielie spēlētāji kļūst arvien lielāki. Parādās gan deregulācijas, gan regulācijas, kas ietekmē mūsu ikdienu. Mainās veids, kā mēs strādājam, kas ir mūsu produkts. Arvien vairāk mūsu produkts ir digitāls, arvien vairāk mūsu produkts ir saistīts ar tām zināšanām, kas nepieciešams viņa realizācijai. Un, protams, šī izplatība veido pavisam citas pieredzes, kas ir klientiem un, attiecīgi, kompānijām, kas piedāvā pakalpojumus, jāspēj tikt tam līdzi. Ko tad vadītājiem vajadzētu zināt un saprast par IT vadību, IT stratēģiju un digitālo transformāciju? Kopumā tās ir vairākas lietas, kā salikt šos visus mērķus kopā, kā šo transformāciju plānot, kā viņā plānot riskus, kā vispār pārvaldīt procesus un, kas būtiskākais, kā gan izdalīt, gan pārvaldīt tos resursus, kas tur iesaistīti. Viena no dilemām, kas ir mūsu ikdienā, gan tehnoloģija pasaulē, gan ne tikai, no vienas puses mēs sakam, neaiztiec to, kas strādā, ļauj tam, kas strādā, lai tas turpina darboties. Vēl jau vairāk virkni no mūsu sistēmām, risinājumiem mums pieejami jau 10, 15 gadus, un kaut ko pamainot, mums neesam pārliecināti, vai mēs varēsim un cik ātri mēs varēsim atjaunot darbību. No otras puses, pasaule iet uz priekšu, mums jātiek līdzi izaicinājumiem, un ir uzstādījums būt par inovāciju čempioni. Un tā ir tā viena lieta, ko mūsdienu kompānijām nākas balansēt, kā nodrošināt stabilitāti mūsu ikdienā, tāpat laikā veidot risinājumus, kas iet laikam līdzi vai pat apsteidz laiku. Par to mēs arī parunāsim tālāk. Ja mēs apstāmies uz produktu, tad daudz produktu ir sākušies kā fiziski produkti. Laika gaitā viņiem parādījās papildus iespējas, papildus detaļas, kaut kāda pievienotā vērtība, kuru mēs kā lietotāji sākām izmantot. Tas, kas ir pašreiz, šie produktiem parādās digitālā komponenta. Es pieļauju, ka tie, kas pēdējā laikā ir iegādājušies veļas mašīnu vai leduskapi, vai likuši arī saules paneļus, kas jums nāk līdzi? Jums nāk līdzi aplikācija. Jums nāk savienojums jūsu fiziskai ierīcei ar jūsu digitālo pasauli, kurā jūs jau varat redzēt, kas notiek ar ierīci, viņu pārvaldīt, veikt citas darbības. Uz kuriem tad virzās tālāk pasauli un kur skatās produktu izstrādātāji? Viņi vairāk skatās tieši uz produktu kā servisu, un to mēs arī ļoti daudz redzam mūsu ikdienā, jo sevišķi programmatūras produktos,
kad jau gandrīz ir grūti nopirkt produktu kā produktu, jūs pārsvarā pērkat viņa īri uz kaut kādu laiku. Un to pašu mēs redzam arī citos biznesos. Tas klasiskais piemērs būtu automašīnu īre, kad arvien vairāk cilvēki izlemj neiegādāties auto. Ja auto jau pat tās pieejams caur aplikāciju, un es varu izmantot tajā brīdī, kad man tas nepieciešams. Un, lai tas viss notiktu, ir arī organizācijai jāsaprot, cik daudz un kādā mērā vēlas izmantot vai sadarboties ar mūsu tehnoloģiju partneriem. Ja jūs uzdosiet jautājumu sev vai saviem kolēģiem, cik ļoti mērā mēs esam apmierināti ar mūsu tehnoloģiju partneriem, cik ļoti mērā mēs esam apmierināti ar IT, jūs iegūsiet ļoti dažādas diametrāli pretējas atbildes. Viena teiks, viņi neko nedara, viņi ir ļoti lēni, tad liekā otra teiks, viņi man ļoti palīdzēja, viņi palīdzēja man pakalpojumu servisu aiznest no nākošā līmenī. Un tas arī ir tas, kas bieži vien ir viens no attīstības virzītājiem, kad jūs priekš sevi noskat, ko jūs un kādā veidā jūs redzat savus tehnoloģiju partnerus un tādā veidā arī sadarbojaties. Protams, tas ideālā situācija ir, kad jūsu IT ir jūsu atbalsts risinājumu iegūšanā, nevis tikai izpildītājs jūsu vēlmēm. Tajā brīdī, kad ir partnerība, šī lieta strādā labāk. Ir lietas, kur gan bizness, gan IT ir vienoti, būvēt pareizas lietas un būvēt tās pareizi. Un ideālā pasaulē būtu kāda situācija. Klients zina, ko viņi vēlas, risinājums problēmai ir skaidrs un viņu var uzbūvēt, un nekas pa ceļam nemainās. Kā jums izklausās? Nedaudz pēc tādas sapņu pasaules. Kas mums ir realitātē? Savulaik Henrijam Fordam, ja bija saruna ar viņu, viņš teica, ja man cilvēki vaicātu, ko tad viņi patiesībā vēlas, viņi visdrīzāk atbildētu, ka viņi vēlāk ātrākus zirgus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi skatās no tā skatu punkta, kas viņiem ir. Viņi skatās no savām zināšanām, no savas pieredzes. Viņiem nav šī pieredze, kas būtu saistīta ar automašīnu. Līdzīgi savulaik arī Steve Jobs pateica, ka jūs varat saviem klientiem jautāt, ko viņi vēlas, un pēc tam arī mēģināt to iedot. Bet tajā brīdī, kad jūs būsiet viņiem to iedoši, viņi jau vēlēsies kaut ko citu. Un ziņa no šiem kungiem ir tāda, ka jā, mums ir jādzird mūsu klienti, mums viņos ir jāieklausās, jo sevišķi tajā brīdī, kad mēs ejam uz ieviešanu vai kaut kādu produktu testēšanu, bet mums pašiem kā organizācijām ir jābūt vīzē, kur tad mēs gribam būt, kādu produktu, servisu mēs vēlamies piedāvāt, kā mēs viņu realizēsim mūsu ikdienā. Un atgriežoties pie tās pieredzes, ja es tagad aizietu uz skolu, uz bērndārzu vai jums pajautāt uzzīmēt mašīnu, jūs visdrīzāk uzzīmētu kaut ko tam līdzīgu šai. Tāpat laikā, ja šādu jautājumu es uzdotu bērniem gadus 200 atpakaļ, viņi no sākuma vispār mēģinātu saprast, kas ir mašīna. Ja es uzdotu 140, 120 gadus atpakaļ, tad ar lielu varbūtību viņi uzzīmētu kaut ko līdzīgu karietei, jo tas ir tās brīdis vai forma, kā izskatījās mašīna. Ja jūs pajautāsiet mūsdienu bērniem, uzzīmēt, cik no viņiem uzzīmēs kā karieti, droši vien neviens. Līdz ar to bieži vien lietotāji un arī cilvēki, viņi darbojās tās savas pieredzes, savas izpratnes robežās. Tas arī viena no tām lietām, kas jums jāņem vērā, veidojot jūsu digitālās transformācijas plānus, kā jūs ne tikai veidosiet savu servisu, bet kā jūsu klients būs pietiekami izglītos, lai saprastu šī servisa būtību. No otras puses, viens piemērs, peld divas zivtiņas, kuras jūtas ļoti komfortabli, viņām pretī peld viena vecāka zivs, kas saka, sveiki, puikas, kā šodien ūdens? Viņi visi peld tālāk, pēc brīža viena zivtiņa jautā otrai, kas ir ūdens? Ar šo es gribu pateikt, ka ir situācijas, kad mēs esam kaut kādos risinājumos, kaut kādās situācijās tik ļoti iekšā, ka mēs pat neredzam, kas notiek apkārt. Mēs esam pārāk fokusēti uz sevīm un nemaz nesaprotam, kas notiek tirgu. Un te ir tā balanss, ka mēs runājam pirms tam, kad mums ir jābīd uz priekšu tirgus, no otras puses mēs pat nesaprotam, kas kur notiek pasaulē. Ja? Un tas viss jāņem vērā, arī veidojot jūsu pakalpojumus. Kā to var izmantot šīs paradumus, moduļus stratēģijas veidošanā? Tad jūs sākat to, ka noteikti jūs veicat analīzi, pēc analīzes jūs veidojat jūsu stratēģiju plānu,
Un, kas ir būtiski, kā redzat, viena no šīm sadaļām ir tieši komunikācija, lai jūs neaizmirst par komunikāciju tā ietvaros. Un tīri no tā detalizētāka soļa, jūs no sākuma izveidojat un saprotat, kas dotajā brīdī ir organizācijā. Kas vispār pašreiz notiek organizācijā? Tālāk jau jūs būvējat to izpratni, kas notiek pasaulē, saprotat, kādas ir tendences, kā šīs tendences var tikt izmantotas un kā es varu pielietot viņas savā organizācijā. Tad, kad tas ir saprasts, jums tomēr, jūs nedzīvojat izolētā vidē, jums jāsaprot konkurenti. Un bieži vien par konkurentiem mēs uzstāvam tepatās mūsu kaimiņu blakus ielā, bet mēs nenovērtējam to konkurenci, kas var nākt starptautiski, kas var nākt no Ķīnas vai vēl kaut kur, kas patiesībā mūs var iznīcināt krietni ātrāk. Mēs cīnāmies tepatās ar kaimiņu par kaut ko nelielu, kaut gan tepatās ir lielāki draudi. Bet no otras puses, tā ir laba iespēja identificēt jaunas strateģiskas iespējas, jo arī pasaule kļūst plašāka, un mēs esam ne tikai šeit vietēji lokāli, kur, protams, katrs no mums fokusējas, bet arī iet uz priekšu. Tad, kad tās iespējas ir izvērtāts, saliekam rekomendācijas un piedāvājumu, kā tad virzīties tālāk un kā tas iekļautos stratēģijā un attiecīgi pēc tam izpildes plānos. Kādā veidā parasti organizācijas veido šo stratēģiju ir šis korporatīvais līmenis, un lielai daļai organizācija ir šī organizācijas stratēģija, bet pēc tam, kad prasa jau struktūriņu vai biznesa virzienu ietvarā, kas tad ir tos, ko jūs darīsiet vai kā jūs izpildīsiet stratēģiju, tur nevienmēr tas ir salikts. Un tas ir viena no lietām, ko, ja jūs varat atļauties, tomēr salieciet stratēģijas daļas arī atsevišķām sadaļām. Vai tas ir biznesa vienības, vai tā būtu IT stratēģija, tas, kas palīdzēs jums arī būt vēl efektīvākiem uz priekšu. Te būtu viens piemērs no stratēģija veidošanas, un mēs ikdienā arī bieži izmantojam vai saliekam kopā pat divas stratēģijas. Viena ir digitālā stratēģija, un otra ir IT stratēģija. Un mēģinam viņas attiecīgi realizēt. Tas gan, kas jāatzīmē uzreiz, realitātē šīs lietas vai šīs stratēģijas ļoti pārklājās. Jūs parasti neveidosiet, vai lielā mērā jūs neveidosiet digitālos risinājumus, kas būs atrauti no jūsu IT, līdz ar to tur ir ļoti cieša kopsaite, un tas jāņem vērā. Kas tad ir šīs stratēģijas? Ja tā ļoti dažos vārdos pateikt, ka digitālā stratēģija, tas ir par to, lai saprastu, kā tehnoloģijas mainījušās un kā tas maina pasauli un kā lai mūsu organizācija darbotos. Un IT stratēģija jau vairāk ir fokusēta uz mūsu pašu iekšējiem procesiem, kā mūsu struktūras, kā mūsu procesi atbilst šiem tendencēm, kas notiek pasaulē. Kā tad veidot šo izpratni par nākotnes IT vai kur IT virzās? Ir vairāk prominenti avoti, bet kopumā tas, ko atzīmē, ka IT virzieni ir pirmkārt fokusējās uz spēju piegādi vai ātru piegādi, maksimāli izmantot tehnoloģiju iespējas, lai nodrošinātu ātru piegādi, ātru pieeju tirgumu. Ja kādreiz lielās organizācijās izmaiņas tika ieviestas reizi mēnesī, un ņemot vērā vēl atvaļinājumus un vasaru un Ziemassvētkus vispār 9 reizes gadā, tad dotajā brīdī jau tehnoloģiski arī lielās vai pat ļoti lielās organizācijas spēja izmaiņas ieviest katru dienu, un tas neapstādina šo sistēmu darbību. Līdz ar to tehnoloģijas ir gājušas priekšu, kas nodrošina to, ka jūs varat joprojām nodrošināt stabilas sistēmas, tāpat laikā būt inovāciju virzītāji un likt jaunas pieejas, jaunas tehnoloģijas. Šī elastīga arhitektūra nozīmē to, ka jūs varat salīdzinoši viegli pievienot jaunus risinājumus, jums nevajag smagas integrācijas, un tas nodrošina arī to, ka jūs varat viegli augt gan kā kompānija, gan arī jūsu tehniskajā vidē. Un, protams, moderna pārvaldība no tehnoloģiju puses, kad jums lietas notiek automātiski, ir veiksmīgi saliktas struktūras, un tas jau noved pie tā, ka jūs paši varat veidot risinājumus, kas ietekmē tirgu, kas izmaina tirgu un būt inovatori tirgu. Un kā tas izpaužās organizācijas ietvarā? Pirmkārt, jūs mainat veidu, kā jūs izstrādājat lietas. Ja kādreiz tas bija izteikti horizontāli, kad jums bija noteikti struktūra vienības, kur katra par kaut ko atbildēja, tad tagad arvien vairāk organizācijas virzās uz vertikālo IT. Tas nozīmē to, ka
katrai biznesa vienībai ir skaidrs veids, kā viņi maksimāli ātri var savu risinājumu iegūt tirgu, veiksmīgi sadarbojoties ar pārējiem. Nākošais tiek izmantot jau šī modernā piegādes mehānisms, ko es pastāstīšu tālāk, un arī darbiniekiem mēs izlemjam priekšēji, cik darbiniekus mēs izmantojam un kādas profesionāļus mums vajag pašiem, un kā mēs nodrošinām tad, ja mēs elastīgi augam vai ātri augam, kā mēs varam piesaistīt papildus resursus, ekspertus mums attīstībai. Un dažas no tām lielākajiem virzieniem vai virzītājiem, uz ko pašreiz virzās pasauli, ja mēs runājam no industrijas viedokļa, tad ir fokus no vienkārši, ka bizness ir IT klients, uz to, ka patiesībā bizness un IT cieši sadarbojas kopā, lai nodrošinātu šos rezultātus. Un tā ir partnerība, nevis ne tikai atbildību vienam uz otru uzlikšana. Tehnoloģiju ziņā mēs skatāmies nevis tikai uz to, ka mēs piegādāsim kaut kādu daļu vai maksimālu daļu no pakalpojuma, bet kā mēs maksimāli ātri iedosim tirgū produktu, servisu, ko tirgus jau var pieņemt, un attiecīgi no tā mēs varam būvēt nākošo. Un, protams, jāņem vērā arī modernā paudze un modernie cilvēki. Pirmkārt, gan no tās viedokļa, ka pārsvarā tehnoloģija cilvēki izvēlas tagad strādāt attālināti, kā viņi ieintegrēsies komandās, un otrs puses, kad aiziet prom no tīri vienas lomas cilvēka, tomēr cilvēki spēj mums būt multifunkcionāli un iedot mums lielāku pievienoto vērtību. Ja mēs runājam par stratēģiju, kas tad ir stratēģija? Tātad tas ir jau mērķi, ar kuriem mēs nosakām, ar ko mēs būsim labi un kā mēs būsim labi. Struktūrvienības ietvarā tas ir, kā piemērs, šie varētu būt finansiālie mērķi, kādi klienti mums ir, tātad kāds apgabals, uz ko mēs skatāmies, un kāds būs mūsu šis te vērtības piedāvājums mūsu klientiem. Ja to pašu, ja mēs paliekam uz IT, tad kāda būs IT mērķi, kāda tipa problēmas tiks risinātas un kā tās tiks risinātas. Nu, kā piemēram, jums ir virkni lietas, kuras identificējat, kas varētu būt saistošas, un jūs izvēlaties un nofokusēties nākošajā periodā uz viņu realizāciju. Un kas tad ir tie ietekmējošie faktori, veidojot šo digitālas transformācijas tehnoloģiju stratēģiju? Pirmkārt, protams, tas ir tas bizness, tās lietas, kas nāk no biznesa, gan procesi, gan lietas, kas to ietekmē. Tālāk ir dažādi tehniskie, tehnoloģiskie lietas un risinājumi. Un, protams, operacionāli visam ir ne tikai jāstrādā, bet jāstrādā ātri, stabili un ar iespēju ātri izaugt. To visu saliekot kopā, šo piemēru var parādīt digitālas transformācijas piramīdā, kur parasti ir 3 līmeņi. Ir biznesa stratēģijas līmenis, ir izpildes līmenis un tas tehnoloģija līmenis, kas to atbalsta. Un, ja mēs runājam tajā izpildes līmenī, parasti ir tās lietas, kas mums ir iekšēji kompānijā un tās, kas mums iet uz tirgu. Ja? Tātad tas, kas mums jāskārto, ka mūsu operacionālais modelis ir labi strādājošs, efektīvs un darbojošs. Mums ir veiksmīgi strādājošas operācijas, gan no piegādes ķēžu, gan no loģistikas, gan no plānošanas un vispārējo viedokļu. Un tāpat laikā mēs esam ļoti veiksmīgi tirgus piedāvājumā, izmantojot gan pārdošanas risinājumus, gan citus e-komercijas un saistītus risinājumus. Un tāpat laikā, ja mēs zinām, kuras tehnoloģijas un cik lielā mērā spēj palīdzēt mūsu biznesam, mēs plānojam un ieviešam viņas mūsu realizācijā. Un šīs tehnoloģijas ir jau daudz. Katrā industrijā viņas nedaudz atšķirās, protams, ir kaut kādās kopējās, bet jo labāk mēs viņas zinām, jo labāk mēs pārzinām šīs tendences, jo efektīvāk mēs varam būt. Un saliekot to visu kopā, mēs kādā veidā mēs veidojam šo tehnoloģiju stratēģiju. Mēs saprotam, kāda ir biznesa stratēģija, mēs saprotam, kādas ir kopumā mūsu piegādes spējas, stiprās, vājās puses iespējas. Balstoties to, mēs saliekam vīziju un stratēģiju. Neaizmirstam par to, ka par arhitektūru, ja mēs augsim, ja mēs paplašināsies citiem tirgiem, kā tas viss notiks, kā tas strādās, izveidojam plānu un attiecīgi realizējam šo plānu. Un viens piemērs, ko es gribēju pieminēt, savulaik šie 2 kungi nodefinēja vienu no agile metodoloģiju principiem Scrum, un viņi veica aptauju, lai saprastu, cik daudz prasības mums mainās tipiskā programmatūras projekta laikā. Un tas, ko viņi atzīmē, ka tas ir vismaz 1/3, bet patiesībā bieži vien tas ir vairāk.
Bet mēs kā cilvēki esam kreatīvi. Ja mēs pieņemam, ka šī taisnā līnija būtu tas, ka mums nekas nemainās pa ceļam, tad patiesībā mēs jau kā tikko runājām, mums ir lietas, kas izmainās. Bet, protams, jo vairāk, ko mēs darām, jo vairāk arī laikā mums vairās izmaiņas. Un jo tālāk mēs esam laikā, jo lielāka varētu būt novirze no tā, ko mēs gribam. Un te jau atkal ir svarīgi tie procesi, metodas, kā mēs varam pārvaldīt to. Jo nevienmēr jums ļaus divreiz vairāk resursu šī ideju realizācijā. Un kā mēs to darām? Mēs saprotam, kas strādā, kas nestrādā, realizēt šīs idejas. Fonā jūs redzat lidaparātu. Kā jūs zinat, pirmie bija brāļi Vraiti, kas veic šos lidojumus, un viņi arī eksperimentēja. Sākumā viņiem nesanāca, pēc tam viņi pamainīja šo te lidmašīnas, ko tajā laikā pat nesauc par lidmašīnu izvietojumu. Viņi sāka saprast, kā tad strādā gaisa plūsmas, un tajā brīdī, kad viņiem sanāca pirmais 12 sekundžu lidojums, tas bija tas pirmais solis, ko tagad cilvēcē mēs varam droši teikt, ka mēs jau mākam lidot kosmosā. Arī daudzām problēmām ir dažādi veidi, kā šīs problēmas tiek risināts. Nu, paņemsim šo te piemēru ar kubiku. Daudz no jums iespējams likuši, dažreiz saka, man vajag formulas, bet jūs tomēr liekat, jūs zinām kārtību, jūs sakat ar vienu pusi, tad jūs ejat uz nākošo. Liekas, ka šis būtu līdzīgs, nu tikai ir drusku lielāks, bet patiesībā tur ir nedaudz, vai pat teikšu, diezgan diametrāli pretēji ideja, kā jūs sakat. Jūs sākat no ārpus un ejat uz iekšu, saliekot viņu kopā. Kur šeit, ko tāpat laikā jūs tieši darat no iekšas, veidojat uz āru, šeit no āras uz iekšu. Ja? It kā liekas tas pats funkcija, tā pati lieta, bet tomēr tas problēma risinājums ir dažāds. Un tā ir arī lieta, kas jums jāsaprot, ka pat līdzīgās lietās, pirmkārt, nevienmēr viens un tas pats risinājums dara, otrkārt, jums jāmāk un redzēt un adaptēties dažādiem. Tas, kas ir skaidrs, ka izmaiņas ir neizbēgams, tas, kas jums jāmāk uz šīm izmaiņām reaģēt ātri. Un viena no tām iespējām, kas to palīdz, ir agile metodoloģija. Šis arī ir savulaik pat Henrijs Fords vairāk kā 100 gadus atpakaļ teica, ka neviens uzdevums nav pa grūti, ja to veids pa daļām. Un tas arī ir tā principa ietvarā, kad, ja jūs spējat sadalīt uzdevumus, jūs arī efektīvāk varat viņus veikt. Un te būtu piemērs šai iteratīvai un pa daļām sadalīšanai. Jūs, protams, varat veikt plānošanu, tad izveidot prototipu, saprast, kādas detaļas jums vajag un palaist produktu. Tāpat laikā, kamēr jūs visu šo darat, tirgus jau var aiziet uz priekšu, tirgu var būt dažādas citas prasības, un varbūt tirgu mums nevajag tik advancētu nazi šveicināt. Tāpat laikā jūs ejat šajā metodē, jūs pamēģināt tirgu vienu produktu, jūs pieliekat papildus lietas, beigās jūs saprotat, patiesībā tirgumu, viņš 80% tirgus dalībniekiem vajag to vienkārši. Ja? Bet jums jau ir regulārs ienākums, jums jau nāk apgrozījums, un te jūs jau varat attīstīt to, kas tirgumu vajadzīgs, jau salīdzinoši ātrāk. Tīri praktiski, ja jūs veidojat jau vērtību no paša sākuma un tad liekat klāt pa gabaliņiem, jo katrā posmā jūs iegūstat atgrieznisko saiti un jūs sapratat, kas ir vajadzīgs gan tirgumu, gan klientiem, lai to realizētu. Protams, ja mēs skatāmies no tāda risinājuma viedokļa, ir diezgan liels spiediens visu izveidot uzreiz, jo tikai veselumu klienta atbalsta, jo tad ir mazāk arī kaut kādas ietekmes, vēl kaut kas. Un, ja mēs runājam no tāda cilvēku viedokļa, man vajag visu, lai es iegūstu, ir efektīvāk, ja to visu piedāvā vienā reizē, un man to vajag vienu uzreiz. Kā tas ir realitātē? Ja mēs runājam par vērtību, ja jūs piegādājat to vienreiz, tad vērtību jūs ieraugat tikai beigās. Ja jūs piegādājat regulāri, patiesībā jums tā vērtība sāk parādīties jau sākotnējos posmos, un jūs varat piekuriģēt un iedot arī administratīvo saiti. Patiesībā jums jau tas biznesa case sāk atpelnīties ātrāk. No otras puses, kamēr jūs neesat piedāvājuši vai aizgājuši tirgu ar pilno risinājumu, tas spiediens trubās, viņš, kā saka, pieaug, jo cilvēki prasa, nu, kur ir, kad būs, kas notiks. Un tas beigās risks ir tāds, ka jūs varat aiziet ar negatīvu risinājumu, ja skatāties pret to lielo gadu. Ja mēs runājam par riskiem, tad piegādāt vienreiz jūs tos riskus ieraugat beigās un tad cerat, kad spēsiet viņus atrisināt. Šeit jūs jā, sākotnēji bija riski, bet pēc tam procesa gaitā jūs ar vienu samazināt un tā riska ietekme jums ir krietni mazāk. Pielāgošanās spēja, ja jūs piegādājat vienā lielā risinājumā,
jūs varat tikai kaut kur beigās sākt kaut ko domāt, nu, ko tad es varu pielāgot. Tāpat laikā, ja jūs jau palaižat ātrāk, jums tā pielāgošanās ir visai laika un cauri laikam un procesam. Un ir grūti mainīt virzienu, ja jūs ejat vienā lielā piegādē, kas aizņem gadu, 2 vai vēl kaut kādu. Jums jāsagaida, kad būs šis rezultāts. Redzamība, ja jūs ejat lieliem projektiem, jūs redzat sākumā, jā, te bija liels troksnis, mēs to darīsim, viss notiks, tad projekts nosacīti pazūd un pie beigām atkal parādās, ka mēs kaut ko darīsim. Ja jūs ejat iteratīvā veidā, jūs regulāri redzat, kas kur notiek un veidojat risinājumu. Protams, no klienta viedokļa viņi vēlas to, ko var izmantot uzreiz, un arī jautājums ir, protams, tie labi iemesli, kāpēc iet uzreiz. Nu, no apmācību viedokļa. Ja jūs ejat pa gabaliņiem, nu, kurā brīdī es veicu apmācības? Es veicu apmācības pēc katra posma, vai es veicu pēc kādiem noteiktiem, kurā brīdī es noteikšu, kurš ir tas pareizais posms, ka viņi veik. Tas pats arī ir mārketinga. Vai mēs gaidām, kad ir kaut kas vairāk, vai kurā brīdī mēs varam sākt komunikāciju. Un tās lietas, kas, protams, ietekmē domāšanu. Bet, lai kā tas būtu, laika gaitā jūsu plāns var būtiski mainīties. Un tāpēc tomēr ir apsvērt un skatīties to, ka jūs ejat šo te biežāk, bet ar nelielākām piegādēm. Praktiski nav viens pareizais veids. Tā realitāte ir atbilstoša katrai situācijai. Ja tas piemērs būtu, ja mēs runājam par to klasisko piegādi, tas ir tā kā ozols. Tas ir stabils, skaidrs, un ir pat brīži un vietas, kur jums vajag šo te skaidrību. Nu, piemēram, būvniecībā tomēr jums vajag labi sakārtot skaidrs procesus. Un, ja mēs runājam par šo agile pieeju, tad viņa jau ir elastīga. Tas ir kā vītols, spēj pielāgoties. Un tā lielā māka ir saprast, kurā brīdī kurš strādā vislabāk jums, un kuru no šīm metodēm vai principiem attiecīgi izmantot, lai jūs iegūtu lielāku pievienoto vērtību. Nu, varu minēt vēl vienu piemēru. Esat droši vien dzirdējuši par SpaceX. Viņi jau dotajā brīdī ir aizlaiduši kosmosā vairāk kosmosa kuģus nekā gandrīz visu Padomju Savienību savā pastāvēšanas laikā. Ja? Un tas ir Elon Musk, bet viņi tieši tā gāja. Jā, viņi negāja pilnīgi negatīvu produktu, bet viņi mēģināja caur šo te palaižam, mēģinam. Tad laikā Blue Origin ir Amazon dibinātāja projekts, un kuri tikai tagad palaida šo te kosmosa kuģi, jo viņi teica, mēs gribam uzbūvēt perfektu. Ja? Un tad jūs redzat skaitu būtiski atšķirās, cik kurš ir bijis. Viens no veidiem, kā to darīt, ir izmantot šo te minimal viable produktu, ka jūs pa katrā brīdiņā vismaz notestējat. Ja, piemēram, jums produkts šāds, tad minimal viable produkts vai tas gabals, uz ko jūs notestējat, var būt šāds. Un tas, kas ir būtiski, tomēr reiķināties, kad jūs maksimāli, protams, ir labi, jūs iegūstat gan vērtību, gan iegūmus, gan arī funkcionalitāti, bet būtiskākais, ka jums ir vērtība un iegūmi ieguva maksimāli iegūt. Nu, te vēl viens piemērs, kādā veidā var skatīties uz šos te minimal viable produktu. Ja mēs runājam par inovācijām, tad savulaik liels kompānijas kā Accenture veids pētījumus, un tas, ko viņi saprata, ka tās kompānijas, kuras veic aktīvi un veic investīcijas inovācijās, viņi būtiski pārspēj tos, kas ir tirgu, kurš šīs investīcijas vai mazāk. Viņi attiecīgi atguva krietni lielāk. Ja mēs runājam par inovācijām, tad ir labs jautājums, ko darīt. Vadīt viņas vai sekot? Protams, ir savi plusi un mīnusi katrā gadījumā. No vienas puses jūs atverat tirgu, no otras puses jums ir šīs tirgus atvēršanas izmaksas. Bet, kā mēs arī redzam pēc virkni piemēram, pat Latvijā, ja tajā brīdī es neesmu šajā ekosistēmā pirmais, otrais, tad varbūt es nebūšu arī vispār, un virkni tādu biznesu mums patās arī. Nu, te piemēri, kad savulaik Apple arī nebija pirmais, bet viņi bija tie, kas mācīja vislabāk salikt kopā un tomēr izveidot šo te savu risinājumu. Un, ja mēs runājam par tehnoloģiju lietām, viena no lietām, kas te ir būtiski saprast un skatīties, kas ir noteikti citās industrijās, jo, ja jūs esat, piemēram, šajās industrijās, kaut kur enerģijas sektora vēl kaut kur, kāds jau veic investīcijas. Tātad viņi ir ieguldījuši naudu, viņi jau ir izpētījuši, viņi zina, kas notiek. Jums nav vienmēr jāizgudro šis divritens pašiem. Ja? Un arī te var redzēt, tās vadošās ir telekomunikācijas, apdrošināšana un arī tais kā finanses. Kā jūs nonākat līdz risinājumam? Jūs saprotat lielās tendences, jūs saprotat, kas ir industrijai atbilstoši un jau izvēlaties tas, kas jūsu kompānijai būs.
Nu, viens piemērs ir mākonis, kas ir aktuāli, ko viennozīmīgi var skatīties. Un te jūs varat redzēt lielākos, kas ir AWS, kas ir Amazon, Azure, kas ir Microsoft. Ja, tad jau jūs varat redzēt, kur ir populārākie. Protams, ir jāņem vērā, ka tas prasa kaut kādu enerģiju, ka jūs ieviešat, un nevienmēr būs tik optimistiski, ka pilnībā pārējot no jūsu risinājuma uz mākoni, tas viss notiks ātri, bet arvien vairāk kompānijas to māku, un tas noderīs arvien labāk. Protams, mākslīgais intelekts mums palīdz un virzās uz priekšu. Un te arī viens piemērs, vienkārši saprotot, apstoties, kas ir tie virzošie virzieni, kā jūs paši redzat, pārsvarā tomēr tas ir ChatGPT, bet arvien aktīvāk tas attīstās. Un ja mēs runājam par transformāciju, tad transformācija ir bijuši vairāk šo te posmu. Viens bija, kas ir, bija 4 industriālās revolūcijas, bet mūsdienās, kas bija aktuāli, mēs ļoti, kaut kāds gads atpakaļ mums bija liels uzsvars uz efektivitātes transformācijām. Mēs savus procesus darām ikdienā efektīvāk un mēģinām arī izmantot tehnoloģijas viņu uzlabošanai. Pēc tam jau pie te uzlabošanai mēs izmantojam digitālo transformāciju, un mūsdienās tas jau ir mākslīgais intelekts, kas palīdz mums veidot šīs transformācijas. Līdz ar to saliekot kopā, jums jāzina, jāsaprot, kādas tehnoloģijas ir iespējams un kā viņas izmantot un salikt to savā plānā. Un te es gribētu citēt Pīteru Druckeru, ka labākais veids, kā jūs varat paredzēt nākotni, ir to radīt. Paldies! Paldies, Jāni, pirms es dodu Nelijai vārdu. Jautājums, kā maziem vidējiem uzņēmumiem būtu jāskatās stratēģis, kurš uzņēmuma vai vadība tikai, kas izstrādā stratēģiju, zina, ar ko sākt, kurš veids nāc atrast, vai ir kaut kāda iespēja apkopot darbinieku domas, ko katru savā departamentā. Jā. Pirmkārt, vadībai pašai jābūt interesētai iesaistīties, jo tikai, jā, viņi var nebūt eksperti, vai vadībai nav jābūt ekspertiem, bet viņiem ir jābūt ieinteresētām, un ja viņi uzdod kādam darbiniekam, viņi saka, arī iedod instrumentus, ne tikai, tagad svētdienas vakarā tu paņem pasties, starp citu, kas notiek tajā un tajā vietā. Bet vadībai ir jābūt lietas kursā, un tad jau var veidot, un bieži organizācijās ir cilvēki, kuri ir gatavi uzņemties šo te atbalstu, kuri gatavi darīt drusku vairāk un veikt šo te izpēti. Un pozitīvā veidā viņus motivēt, un nevienmēr tas ir kaut kas materiāls. Bet radot iespējas, vai tas ir kaut kādas apmācības, konference, atnākt parunāt ar ekspertiem, tas jau veido šo te vidi, un caur to var arī iegūt jaunas zināšanas, kuras pēc tam var atnest atpakaļ uzņēmumu. Līdz ar to atbalstiet un atrodiet tos virzītājus savās organizācijās, kas jums palīdzēs to realizēt. Paldies! Paldies! Mani sauc Nelija Makova, esmu digitālās transformācijas vadošā eksperte. Un, jā, papildinot Jāņa iepriekš minēto par stratēģijas izveidi un plānošanu, tad, protams, mēs apzināmies, ka dzīvojam laikmetā, kur efektivitāte un pielāgošanās spēja nosaka uzņēmumu panākumus. Arī Rainis teica, ka pastāvēs, kas mainīsies. Līdz ar to šī pārmaiņas, lai realizētu, vispirms ir jāsaprot, kur mēs esam. Un līdz ar to sākums var būt, ar ko sākt, lai vispār jau virzītos uz stratēģijas izveidi, vajadzētu identificēt šos te kritiskos procesus, kuri ir uzņēmumā, un lai to saprastu, tad ir jāapzinās, kuri ir tie procesi, kas patērē vairāk resursu, vai tie būtu laika resursi vai izmaksu ziņā resursi, kuri ir būtiskākie procesi, lai nodrošinātu klientiem veiksmīgu un efektīvu pakalpojumu, lai būtu pozitīva klientu pieredze sadarbībā ar uzņēmumu un attiecīgi arī šie procesi, kādus datu apstrādi tie paredz. Ja? Līdz ar to datu analīze ir ļoti būtisks solis, jo kas tad ir tie dati? Jo mēs apkopojam ļoti daudz informācijas un kādā formātā. Jo, ja mēs vēlāk mēģinam arī piesaistīt kāds mākslīgā intelekta risinājums, tad jāsaprot, ka, ja tie būs kaut kādi iekšējo procesu pilnveidošanas risinājumi, tad
tos datus mākslīgais intelekts jau ņems no tā, kas ir, un ja tie nav metadati, ja tie nav strukturēti dati, tad tos attiecīgi būs grūtāk apstrādāt un arī dabūt veiksmīgu rezultātu. Lūk, līdz ar to šī datu analītika arī ir ļoti būtisks solis, lai arī identificētu, kur rodas kaut kādas procesi vai pakalpojumu sniegšanas pārrāvumi, vai šis laika patēriņš ietekmē attiecīgi arī kopējo procesu nodrošināšanu un attiecīgi arī uzņēmumu kā tādam pakalpojumu sniegšanas efektivitāti. Un vai ir kaut kādi darbi, kuri ikdienā prasa ļoti daudz manuālu darbu, kur varētu īstenībā darbinieku novirzīt kaut kādu citu radošāku un efektīvāku pienākumu veikšanai. Lūk, tad līdz ar to, tad pieskaroties pie digitālās transformācijas mērķu noteikšanas, tad ir jāsaprot tās prioritātes. Un, protams, arī kā iepriekš kolēģis runāja, tām prioritātēm, lai veidot digitālo stratēģiju, ir jāsakrīt arī ar uzņēmumu kopējo stratēģiju, lielajiem mērķiem, uz kuriem vispār virzās uzņēmums. Līdz ar to vai nu tas būtu prioritāri un taktiski noteikti sākotnēji, ka tās ir samazināt izmaksas, palielinot attiecīgi uzņēmumu efektivitāti, vai primāri ir radīt šo te pozitīvo pieredzi klientiem. Tātad tas nebūs kaut kāds back-office risinājums, bet front-office risinājums. Vai nu būtiski vispār ir iet laikā vienā solī tātad ar trendiem un konkurentiem un inovāciju ieviešana ir būtiskākā prioritāte. Tātad es domāju, ka lai noteiktu šīs prioritātes uzņēmumam, tad ir jāatgriežās tiešām jāidentificē, kur mēs esam, ko mēs tiešām gribam sasniegt, kas mums ir svarīgākais no tā, ko mēs gribam sasniegt, un tad attiecīgi tā arī plānot. Jebkura veiksme patiesībā ir izmērāma. Tā nav nejauša, un veiksmes viens no tādiem līdzekļiem, kā to mēr tie KPI, tātad produktivitātes rādītāji, mums atspoguļo, kāda tad ir mums bijuši šī efektivitāte, vai ir bijuši panākumi, un tie ir jābūt izmērāmiem. Kā saprast, vai ir bijusi efektivitāte, uzlabošana, kaut kas ir pātrināts, tad ir jābūt sākuma pozīcijai, tātad process X mums patērē tik un tik laika, bet mēs gribam to samazināt, un lai tas nokrist vismaz uz 30%, vai nu kļūt ātrāks, vai kāds process kļūt lētāks, un tad kas mums priekš tā ir nepieciešams. Un tieši tāpat kā manuālo darbību īpatsvara samazināšana, tas arī ir viens no šiem produktivitātes rādītājiem, kurus var izmērīt. Jo, protams, ja mēs runājam par KPI-iem aspektā tādā plašākā, tie var būt arī gan biznesa līmenī, gan jau tādā operacionālā līmenī, praktiskāk. Tā kā šajā gadījumā mums tas skops ir uz digitalizācijas mērķiem un procesiem, kurus digitalizē, līdz ar to tie KPI būtu diezgan tādi taustām un tiešām, kurus var arī apzināt un izmērīt. Lūk, un lai tas nebūtu tikai tā teorētiski, tad ir tie visi tie soļi, kas ir, atgriežoties, ko es jau teicu, tātad ir tā izvērtēšana, kur notiek identificēšana procesiem, kurus mēs uzlabojam, tehnoloģija atlase, jo izvēle, tad, kuru risinājumu iegādāties, ir diezgan plaša. Un te ir nevajadzētu taupīt resursus uz izpēti un salīdzināšanu un ieguvumu attiecīgi izmērīšanu, kurš risinājums dod, un tiešām, lai atrastu to veiksmīgāko. Kā saprast, kurš tad ir veiksmīgākais priekš mūsu organizācijas, tad, protams, ieteikums ir tāds, ka var sākt arī ar kaut kādu mazu sadaļu, kaut kādu vienu soļa, saucamiem pilotu projektus ieviest, un tad jau paskatīties, kā tas vispār darbojās, vai sistēma ir laba, vai process tiek uzlabots, jo
vai tiešām visi procesi ir jāuzlabo, jo digitalizācija jau nenozīmē tādu spoguļošanu, ka viss, ko mēs darījām manuāli, ka tagad vajadzētu digitalizēt, jo patiesībā tas mindsets ir jāvirz uz to, ka tie procesi ir jāuzlabo. Varbūt viņi jāpadara īsāki, varbūt tur nemaz nav vajadzīgs tik daudz darbības un digitalizēt to, kas patiesībā nemaz nav efektīvs, nav vajadzīgs. Ja? Tā kā īstenībā pārskatīt savus šos te uzņēmuma darbības plūsmas un pienākumus savstarpējos, kas palīdz nodrošināt attiecīgi rezultātu sasniegšanu, ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, jo bieži vien ir tā, ka vienkārši ir jāmaina procesi, un tad tie jauni procesi jādigitalizē. Tātad ne viss iepriekš veiktais digitalizējot kļūs efektīvāks. Lūk. Un, protams, šobrīd ir ļoti plaša izvēle un gan dažādi robotizācijas risinājumi, kas ir piemēroti tādiem atkārtotām darbībām, biroju uzdevumiem, ikdienas, kur ir pilnīgi skaidrs, kas tā algoritms, kas ir jādara, kādas darbības seko, līdz ar to var arī apsvērt iespēju iegādāties kādus procesu automatizācijas risinājumus. Datu analītikas rīki šobrīd ir arī pieejami ļoti veiksmīgi, kas palīdz uzņēmumam pieņemt šos te datos balstītos lēmumus, kas īstenībā nav tikai skaisti vārdi, bet ļoti svarīgi solis, jo reizēm ikdienā darbojoties, varbūt vadībai šķiet tā bilde vienā krāsā, praktiski darbinieki redz departamentos pilnīgi kaut ko citu, bet statistika ir ļoti tāda neatlaidīga lieta, un tad dažādos rakursos un skatos veikts to te tiešām reāla laika datu analīti palīdz ikdienā pieņemt operatīvi šos te lēmumus, un tad, lai tas ir vai tas ir tas, kā iepriekš Jānis rādīja, vai stabilais ozols vai vējā plūstošais vītols, tad var atrast to īsto risinājumu, ja, kuru tad pielietot. Protams, ir mākslīgā intelekta rīki, kas arī, kā jau iepriekš minēju, ir ļoti svarīgi, lai izvēlētos īstos sakārtot datus. Jo mākslīgais intelekts jau nav maģija. Patiesībā pamatus mākslīgajam intelektam jau veido iepriekš apkopota informācija un kvalitatīva apkopota informācija arī var radīt ļoti efektīvus šos risinājumus, kurus ātri var operacionālajā darbā izmantot. Jā, tātad rezumējot iepriekš minēto, ja mēs atskatāmies tātad procesi, kurus mēs varam automatizēt, kuri atkārtojās pēc vienota kaut kādas kārtības, ja paredzamas nemainīgas, tad tos var strukturēt un automatizēt. Ja process ir kritisks, aizņem ļoti daudz laika, jāvērtē, vai pirmkārt, vai tas ir efektīvs, un tad ir jāmeklē risinājumi, ja tas tātad efektivizējot pašu procesu, tad tikai piemeklējam digitālos risinājumus. Lūk, un jā, tā kā, teiksim, kaut kādu rēķinu apstrādi vai klientu kontaktu pārvaldība un komunikācijas kaut kādi rīki, jā, kas var nodrošināt atvieglotu sadarbību ar saviem klientiem, arī tos, ja ir kaut kādi noteikti algoritmi, tad tos arī var izvēlēties un ieviest ļoti labi daudz piemēri par to. Jā, bet kurš tad to visu dara? Šīs pārmaiņas, tātad iepriekš arī bija jautājums, vai nu tam jānāk no vadības, vai no darbiniekiem, tad viena atbilde nav, tas var būt gan, bet kā tad ieviest šīs pārmaiņas, tad svarīgi ir šī te uzņēmuma pārmaiņu kultūra. Domāt par to, un nereti jau ir tā, ka kāda daļa izdomā, ka būs ļoti laba dzīve, ja mēs ieviesīsim jaunus risinājumus, bet cilvēku dabā jau ir iekārtots tā, ka mēs pretojamies pārmaiņām. Un ne visi, bet liela daļa tā ir mēs pētīts un ir populāri
teicieni, ka mēs esam darījuši iepriekš tālu, viss ir strādājis un nevajag aiztikt to, kas jau darbojas. Tad vēl tie argumenti, pretargumenti ir arī, vai tiešām uzlabosies, un ja tā automatizācija nojuks, un ļoti daudz ir šīs iebildes. Kā viņas pārvarēt, vai vajag viņas pārvarēt? Protams, ka katrai iebildē var analizēt to pamatojumu, kāpēc tas ir radies, bet ņemot vērā, ka tehnoloģijas nestrādā pats par sevi, bet ar tām darbojas cilvēki, tad tas būs ļoti būtiski. Protams, cilvēkiem jāskaidro tie ieguvumi, kas būtu, ja viņi mainīs savu ikdienu un sāks darboties vairāk ar kaut kādām jaunām lietām, programmām vai automatizācijas rīkiem. Kā to darīt, jo nezinu, arī biedē, es tur neko nesapratīšu un salaidīšu vairāk dēlī, tad, protams, ka tas ir apmācības, tas ir mentorings, varbūt pieredzējušākie kolēģi un tie, kuri ir inicējuši šīs izmaiņas, arī gan apmāca pārējos, gan arī rīko kaut kādus profesionālus apmācības kursus un var demonstrēt ātras panākumus jau uz kaut kādiem šo te rutinēto darbību automatizācijas, tur jau ļoti ātri redz ieguvums, un cilvēkiem tad ļoti iepatīks, un viņi labprāt tos arī turpina izmantot, un tad arī grib gan pilnveidot, gan jau ņem upgrades un lieto arvien vairāk, un arī darbinieki palīdzēs uzņēmumam līdz ar to saskatīt un identificēt tās vietas un procesus, kurus vēl var uzlabot tādējādi. Tad tiešām ir tas veids, kad kopā veido efektīvu uzņēmumu, jo kas ir izdevīgi? Protams, ka vadībai ir svarīgi, lai būtu peļņa, lai efektīvi strādātu, zemākas izmaksas, bet darbiniekam negribas veikt kaut kādus rutinētus darbus, kurus varētu mierīgi automatizēt un atvieglot arī savu ikdienu un pievērsties radošākam un tam procesam, kurš īstenībā pienesīs daudz vairāk labumu un pilnvērtīgāku atdevi. Lūk, protams, ir ļoti svarīgi arī, lai būtu vadības atbalsts un labs piemērs. Ja? Tām nevajadzētu būt konkurējošām vienībām, ja, ka vieni vēlas un otri nē. Un tā kā, protams, labais piemērs ir vienmēr iedvesmojošs, kad arī pārējie redz rezultātu. Un digitālo prasmu treniņu ir ļoti, ļoti labs veids arī kā veidot šo te savu pieredzi un veiksmes stāstu. Lūk, jā, tā kā tas tā ļoti īsumā, bet ar praktiskiem soļiem būtu šodien no manas puses viss. Paldies jums par uzmanību un aicinu nebaidīties no pārmaiņām. Paldies! Paldies, Nelija. Kamēr mēs uzdod vienu jautājumu, gribu atgādināt skatītājiem, ka viņi arī var uzdot jautājumus. Varbūt pirmais, ko es gribētu prasīt, kas ir tas pirmais pats, ar ko iesākt, kā tam vidējam uzņēmumam, tas pirmais solis ir, lai attīstītu to visu uz priekšu un iet. Lai virzītos to digitalizāciju, ja? Jā, kā jau minēju, ir saprast vispār, kas man nepatīk, kas ir kaut kas, ko mēs darām nērti, kur veidojas kaut kādas kļūdu nobīdes, īpaši no cilvēku faktoru ietekmē, kur, ja kāds darbinieks ir nokļūdījies, īstenībā mēs gan palaidām klienti, gan arī zaudējam līdzekļus, un arī ikdienas darbi ir apgrūtināti. Tad atgriežoties jau uz pašu sākumu, kā es minēju, identificēt tās vietas, kas darbojas neefektīvi, un padomāt, un tad tieši tos procesus, kuri ir neefektīvi, viņus pārskatīt, tieši darba plūsmas, kāds ir algoritms, kā mēs šo procesu veicam, un iespējams, ka no šī algoritma kaut kādas darbības var izslēgt, kaut kādas darbības var mainīt, un tad, jo vairāk mēs viņu paredzami veidojam šo darbu plūsmu, jo efektīvāk var digitalizēt, respektīvi veidot datus. Jo no datiem jau arī veidojas šie te ieguvumi, jo datus tātad var apstrādāt un pārvaldīt.
Jā, varbūt tāds otrs jautājums no tāda entuziastiska darbinieka puses, kurš saredz iespēju, kā kaut ko digitalizēt, ieviest. Viņam ir apnicis ar Exceliem strādāt, kur pēc vecas sistēmas 10 gadus jau kā pārliecināt vadību un visus pārējos, ka tas ir jādara. Kā pārliecināt vadību? Jā, Es ieteiktu ar praktiskiem piemēriem, uz vienkāršu darbību piemēru parādīt konkrēti, lūk, laika resursu ietaupījums mums būtu šāds. Tātad, ja darbinieks ietaupa laiku uz kādas konkrētas darbības veikšanu, tātad viņš to darbību var veikt vēl vairāk. Un tātad vai nu ražot vairāk, vai apkalpot vairāk klientus, un, protams, ka vadībai par to ir tikai prieks. Tātad šie izmērāmie tie KPI. Es ieteiktu rādīt ieguvumus, kas ir izmērāmi, kas ir uzskatāmi, un, protams, vislabāk lai ieinteresēti, kur ir ātri sasniedzami. Ne visi digitalizācijas procesu ieguvumi būs ātri ieraugāmi, ja? Bet tos īstermiņa ar tiem var ievilināt, ja vadība vēl nevar izdomāt jā vai nē par kādu risinājumu ieviešanu, tad viennozīmīgi rādītos tuvākā laika ieguvums. Bet, protams, ka to arī atspoguļojot tā stratēģiski, tāpēc arī mēs runājam šodien par stratēģiju ilgtermiņā, arī tos var saskatīt un prognozēt. Jā, tāds varbūt vēl pēdējais, varbūt nedzirdēju, bet varbūt ir kādas idejas, kā uzzināt tos sāpīgos punktus, kas tas manuālais darbs ir, bet tas viss tādā pašplūsmā aizgājis procesā, un varbūt ne vadībai visiem nav īsti skaidrs zināms, un tur pie kāda tā darbinieka stāv tas process, kurš nav automatizēts, un viņš 10 gadus to dara, kā no visiem darbiniekiem uzzināt, kā analizēt visu šo procesu, to sistēmu. Jā, diezgan veiksmīgi to risina arī, protams, kaut kāda kvalitātes sistēma ieviešana, kad procesi un darbības ir caurspīdīgas un pārskatāmas, jo šādas situācijas ar neefektīviem procesiem un var veidoties, kad ir tie saucamie neaizvietojamie darbinieki, kuri kaut ko dara, un viņš dara, tur ir tik sarežģīti, nu to tikai tas viens var izdarīt. Un patiesībā tas nav vērtīgs darbinieks. Vērtīgs darbinieks ir tas, kurš tev var padarīt nevajadzīgu. Un tādā veidā neviens no viņiem noteikti negribēs atbrīvoties, bet gribēs tieši paturēt, jo parādot procesus skaidri, nepārprotam, ka tas ir viegli aizvietojams, tad arī šī secība un paredzamība, tātad padarīt procesus pārskatāmus, caurspīdīgus, lai tie nav tātad pēc iespējas izslēdzot manuālo kļūdu risku, tātad cilvēciskā faktora kļūdu risku, kas veidojas no manuāla darbību īpatsvara. Paldies, Alī, arī pieskāries nākamajai tēmai un webināram, kas mums būs 4. aprīlī, kā skatīties tieši organizatoriskā līmenī, kā runāt ar darbiniekiem, lai viņus nebiedētu, kad viņa darbs pazudīs, viņš viņu automatizēs, kā parasti vest šīs sarunas, lai arī, kā tu saki, vadība novērtētu to, kad tas darbinieks arī var būt aizvietojams, viņš vienkārši dos vienmēr tam darbam, uzņēmumam vairāk, kā viņš var. Jā. Tā kā paldies un pievienoties nākamajā webinārā. Paldies! Slavu!